gaisma uzaususi, kad uz Baltās pilis pusi darbinieki pilnās parā plūst kā ūdens pavasarā. Jūra tiem no ziemeļiem pierīga pa vidu visiem, kurzemnieki lepni domā nepārspēt to šajā jomā. Arī Vidzemē ir sava jūras mala jāsargā, tikmēr Latgale ar Joni uzcēlusi skatu torni. Kopsapulcēs skaits ir svarā, būs varbūt pat par 100. Inspektoru lielā dzimta, Lācis pats ar savu madi, Vilks un visi viņa radi. Stautās dāmas Lietvedes, Lapsa kūmiņš vārdā Čiks, Čaklie āpši, eži, būši, Sīkspārņi un susuri, dabas sargi reindžeri. Visas atskaitas pa nakti inspektori šogad raksta. Dienā ķertie zivju bendi, kas pie lielā loma ticis, bet ja prasa, kur to licis, tad tik pamirkšķina acis. Policisti zaļās vestēs rīkojas ap smagām kastēm, kurās malinieku preces, zivis, tabaka un sveces, kuras, teiksim, labāk klusi, iegūtas pa tumšo pusi. Tie, kam ir kāds grasis naudas, meklē izpriecas un baudas, bet kam nav to nopirkt spēju, dzer pie Lietvedes tie tēju. Tur, kur lācīm medus galdā, dažāda ēsma salda, tur aiz koši zaļās letes, salasīti darbā grūtā, vāverītē rieksti tūtā. Vidzemnieki gluži bešā, nav ne latiņa tiem ķešā, grāmatvelte dala rausi, vai nu badā nomirt ļausi. Inspektors to iebaudīs, paliek priecīgāks kā bijis, sauc pie zemes sizdams kāju, es par bēdu nebēdāju. Mīļie pierīti kolēģi, tuvojas Ziemassvētki. Gaisā piparkūku smaržu, bet uz mēles svētku garš. Domas nesas tik uz labu, kaut tā būtu visu gadu. Ziemassvētku laikā mēs atceramies dažādus ticējumus un vēlējumus, un daudz no viņiem piepildās. Piemēram, Ziemassvētkos jāsmīdina cūkšņukurs. Ja tas sāk smieties, tad jābeidz dzert. Vēlāk jāiet pie ābeles un jāapurina. Ja sāk birt ābolu, tad jābeidz svinēt, jo ir jau vasara. Ja brīnumam tic, tas piepildās, ja brīnumu gaida, tas atnāk, ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku. Čali, ko tu rausties, nu vairs nevar tā. Vairs nevar tā. Nu tu mūsu varā, nu tev jālēkā. Tev jālēkā. Jauna era tā. Nu tu esi